Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem un komentāriem. Lūdzāt, lai pastāstu par remontdarbiem un būvmateriālu izmaksām Itālijā. Šajā video es arī to izdarīšu. Te es pastaigu veicu pa Spezzano Albanese un San Lorenzo del Vallo un pastāstīšu par remontdarbiem Itālijā. Vienkāršus remonta darbus, tādas kā sienu špaktelēšanu, krāsošanu, iekšējo komunikāciju maiņu, logu, durvju maiņu var veikt pats vai pieaicināt meistarus. Izņēmums būs vēsturiskas ēkas. Tur ir iespējami sarežģījumi atkarīgs no konkrētās pašvaldības. Sarežģītākus darbus, tādus kā pārbūves, pārplānošanas, izmaiņas ēkas fasādes vai konstrukcijās, jāveic pieaicinot ģeometru, speciālistu. Būvspeciālists, kurš ir gan projektētājs, gan arī būvinženieris. Viņš sagatavo būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju un to iesniedz pašvaldībā. Šis speciālists pats būvdarbus neveic. Būs jāmeklē būvniekus, kuri realizēs būvniecības iecerē minētos būvdarbus. Būvmateriālu veikalos pārsvarā būs vietējā ražojuma, un sakarā ar to būs dārgāki kā Latvijā depo veikalos. Itālijā reti, kurā veikali būs sastopami lētie, Ķīnā ražotie instrumenti un santehnika. Materiāli ir kvalitatīvi un nedaudz dārgāki kā Latvijā. Kā piemēru varu minēt no savas prakses. Pārbūvēju nelielu koridorīti no istabas uz garāžu par nelielu vannas istabu. Pieaicināju meistarus, un kopējās izmaksas ar materiāliem sastādīja ap 3500 eiro. Pirms tam bija tikai veca izlietne un pods. Pēc remonta uzstādīta izlietne ar skapīti virs tās, duša starp sienu, jauns pods, ievilkta elektroinstalācija un mainītas ūdens trubas. Visa telpa izflīzēta un kur nav flīzes nokrāsota. Un tas viss maksā tikai 3500 eiro. Latvijā par šādu darbu un materiāliem manā ieskatāmā prasītu vairāk. Bet neapgalvošu, nezinu. Mainīja iekšdurvis. Durvis maksāja 140 eiro un aptuveni tikpat par to maiņu samaksāja meistaram. Jo jaunās durvis bija lielākas un bija jāiekaļ no jauna, jāveido jaunas durvju ailes. Krāsošanas darbus pārējā mājā veicu pats. Bija remontēts ēkas jumts. Remonts ar materiālu izmaksāja 500 eiro. Arī bija pieaicinājis meistarus, jo pats augstumā nestrādāja. Noslēdzu līgumu par ieejas durvju un logu maiņu. Uzstādīja jaunas metāla ārdurvis. Liela izmēra pēc pasūtījuma. Pašas durvis izmaksāja 1660 eiro, uzstādīšana izmaksāja 250 eiro. Papildus šim summām vēl bija jāpiemaksā PVN. Logu nomaiņa izmaksāja par mazo logu 600 eiro. Mazā loga izmēra ir 1,10 m uz 1,5 metra un 1000 eiro par logas durvis uz balkonu. Tur izmērs bija 1200 x 2400 mm. Uzstādīšana izmaksāja 120 eiro par katru logu un papildus šim summam bija jāmaksā vēl PVN. Cenas katrā firmā būtiski atšķiras, un mēs apstaigājām vairākas firmas, kamēr izvēlējāmies uzņēmumu, ar kuru noslēgt līgumu. Ar meistara palīdzību uzstādījām kondicionieru. Kondicionieris izmaksāja 350 eiro. Uzstādīšana ar materiāliem izmaksāja 250 eiro. Uzstādījām granulu gaisa kamīnu. Kamīns izmaksāja 700 eiro, un uzstādīšana ar materiāliem izmaksāja 350 eiro. Summā ietilpa jauna dūmbada izbūve. Mums meistari ieteica paziņas no ciemata. Tā laika mazā ciematā visefektīvāk var atrast kādu meistaru, jo no tālienes braukt un remontēt māju diez vai kāds gribēs. Protams, ir arī iespēja internetā online atrast vajadzīgos meistarus, bet es to neesmu praktizējis un nemācīšu komentēt, vai tas strādā vai ne. Lielākas grūtības, ar ko es saskaros pasūtot būvniecības pakalpojumus,
bija, ka vienojos ar meistaru, ka meistars atbrauks pirmdien. Taču pirmdien viņa nav. Viņš par to pat neinformēja un atbrauc tikai pēc 2 nedēļām. Bet tas bija tad, kad nebija steidzamo darbu un es ar to samierinājos un mani tas apmierina. Taču, ja nepieciešami steidzami remonta darbi īsā termiņā, tad Itālijā tā varētu būt problēma. Meistari mēdz kavēt termiņus. Ar to es saskaros arī firmā, kura mainīja ārdurus un logus. Solīja darbus pabeigt 2 mēnešu laikā, bet tā nebija. Bija jāgaida līdz pēc 4 mēnešiem. Tā kā šāda tendence Itālijā nav retums. Protams, kā kuram paveicas, man bija tā, kādam varbūt būs savādāk. Tāda pieredze man ar būvdarbiem. Rakstiet komentāros, kādi jums bija saskari Itālijā ar būvdarbiem, būvmateriāliem, meistariem. Kā arī rakstiet komentāros, kādas tēmas jūs interesē un par ko sagatavot video. Iepriekšējie video par medicīnu un EVA kartēm, kaut gan es viņus sagatavoju pēc jūsu lūguma, laikam nebija īsti aktuāli un nebija interesanti. Tāpēc, lai izzinātu, kas jums ir interesanti, lūdzu uzrakstiet pāris vārdos, kas jūs interesē, par ko sagatavot sižetu, un es šo sižetu arī sagatavošu. Šeit mēs varam redzēt pastāvīgu par nelieliem ciematiem Itālijas dienvidos. Cilvēku šeit ir maz, turisma sezona beigusies, tā kā es filmēju un man neviens netraucēja. Šādi pārsvarā izskatās visi mazie miestiņi tūmā. Kādam patīk, kādam ne, kādam liekas garlaicīgi, bet ja garlaicīgi, tad droši var braukt uz lielām pilsētām, kāpt autobusā vai vilcienā un tur izklaidēties. Man kā pensionāram patīk mierīgas pastaigas, baudīt dabu un senlaicīgu arhitektūru, ko es arī brīvā laikā daru. Parasti brīvdienās cenšos kaut kur izbraukt, un, protams, ja nav stiprs vējš un nelīst lietus. Paldies par skatījumiem, baudiet video, gaidīšu jūsu komentārus. Lai jauka diena, paldies, visu labu!